13, 14, 15, 16, 17. Mīl, ko tu dari? Zilē, kas ir īstais Jānis vai Pēteris? Dumjā, es teicu Pētiem, man jāstāvēl, lai Gerberas viedokļu skaits atbilst kādam no Fibonacci skaitļiem. Kas tad tie tādi? Tie skaitļi, kur katra nākamo iegūst, pieskaitot divus iepriekšējos piemērus. 1 plus 2 ir 3, 2 plus 3 ir 5, 3 plus 5 ir 8, 5 plus 8 ir 13 un tā tālāk. Un kāds tiem sakars ir ar puķēm? Izrādās, ka šie skaitļi ir pamatā gandrīz visamas pasaules. Viedokļu skaits viedā ir interesants piemērs tam, ka visi šie skaitļi dabā ir ļoti nozīmīgi. Īstam ir 3 viedokļiņas, Tīnolai 5, Margrietiņai 34. 33, 34, 35, 36. Kāpēc tas tieši sauc par Fibonacci skaitļiem? Fibonacci bija zinātnieks 12. gadsimtā. Viņš ne tikai ieviesa rābu ciparus romiešu ciparu vietā, bet arī formulēja šo zelta skaitļu likumību. 54, 55. Tā, tagad mēs zinām, kā arī Gerbers atbilst zelta Fibonacci skaitļiem. Jā, viņš gan bija ģēnijs. Fibonacci skaitļi ir, bija un būs.